Es jums pastāstīšu par apmaiņas programmu Ēģiptē. Es gribētu izteikt lielu paldies Lamsai par tādu izdevību, liels paldies Baibai. Ļoti daudz, kas man palīdzēja, un tas tiešām bija ļoti forši un liela pieredze. Un tātad, pirmkārt, ja mēs dodamies uz Eģiptu, mums ir jāzina, ka tur ir islāms. 98% no 80 miljoniem iedzīvotāju ir musulmāņi. Un, mums viņus ir jārespektē, un viņiem ir, vispār savādāka kultūra. Nedrīkst pieskarties sievietēm, nav klubu, nav alkohola. Un viņi ir ļoti dusmīgi, ja mēs to neievērojām. Kad es prasu, kur atrodas Eģipte, pat Latvijā nezinu. Un daudzi atbild, ka tā ir vai no Eiropa, vai no Amerikā kaut kur. Ir arī tādas atbildes kā Āfrika vai Āzija. Tomēr Eģipte ir gan Āfrikā, gan Āzijā. Protams, ja es paprasītu Eģiptē, kur atrodas Latvijā, neviens nezinu. Tad, kā es jau teicu, ir 80 miljoni iedzīvotāju, un es biju mazā pilsētiņā Benhā ar 400 000 iedzīvotāju skaitu. Tā viņam skaitās ļoti maza pilsētiņa. Apmaiņu programma, kā jau visiem, ir sastāvē no profesionālas programmas. Es tiku ķirurģijas nodaļā, sociālās programmas, gan arī daži organizatoriskie jautājumi, par kuriem es pastāstīšu. Profesionālā programmā mums bija no 9 līdz 15, no svētdienas līdz ceturtdienai, un mums bija brīva piekdiena un sestdiena. Tā sastāvē gan no lekcijām, ļoti interesantas lekcijas ķirurģijā, gan arī no praktiskās daļas, kur mēs novērojam operācijas, varēja pat asistēt tās. Protams, tehnoloģijas nav tādas kā Latvijā, antiseptiskie līdzekļi arī gandrīz nav, citas tehnikas, tomēr viņi ļoti strādā labi ar rokām ķirurģi. Šeit ir dažas bildītas no operācijām. Es tiku Ramadāna laikā, tāpēc bija ļoti maz operāciju, jo līdz 6 vakarā viņam nedrīkstēja ne dzert, ne ēst. Tāpēc ķirurģi bija ļoti dusmīgi, nervozi un steidzās. Pēc operācijas bija ļoti ātras. Vispār nevarēja neko saprast. Viņi mums rādīja, kā šūt, un viņi šūt sekundēs, jo viņi gribēja ātrāk paspēt beigt. Sociālā programma. Sociālā programma sastāv gan no turismu, gan iepazināmies ar draugiem, gan no šopinga. Un tad mēs sadalījām visas tās sociālo programmu 4 nedēļās. Pirmajā nedēļā jūs redzat, cik daudz vietās es jau biju. Tā bija Āzijas daļa. Šeit tāda interesanta bilde, un pēc jau 5 sekundēm tas kamils gribēja man iegrūst. Labi, pamanīju. Viņš ir dažas bildītas, tā ir sarkanā jūra. Un tie kalni tālumā tā ir jau Saudā Arābija. Šeit ir ap 2 kilometriem augsti. Tad otrajā nedēļā mēs pavadījām Kairā. Arī bija ļoti labi, tur bija piramīdas. Es nekad nezināju, ka piramīdas atrodas tieši pilsētā. Un skatoties otrajā pusē, no piramīdām var redzēt visu Kairu. Trešajā nedēļā mēs bijām Aleksandrijā. Ja godīgi, man ļoti nepatika Aleksandrija. Tur bija arī tāds piedzīvojums, kā viņiem nav ne policijas, ne valdības. Viņiem ir tikai armija tagad un revolūcijas. Tad tajā dienā, kad mums vajadzēja doties uz Aleksandriju, tikai 2 stundas ar vilcienu, mēs devamies ar 7 autobusiem, un tas mums aizņēma 9 stundas. Vienkārši bastojot. 4. nedēļā mēs pavadījām Luksorā, Asvanā, tas ir 2000 kilometriem vēl uz dienvidiem. Tur ir ap 45 grādiem karsti. Tas ir krokodils no Nīla. Mācības, ka viņš izaug ļoti liels. Un tas ir abu simboli. Tas man palika atmiņā, jo tur nedrīkst būt turistiem. Tur ir daudz teroristu tajā teritorijā, tāpēc mēs braucām ar konvoju, kur bija viens armijas helikopters, daudz armiešu ar automātiem, un tur vajadzēja parakstīties, ka viņi neatbild par mūsu dzīvi. Bet bija ļoti interesanti doties, tad mēs arī devamies. Viss bija kārtībā. Konvojs bija 3 kilometrus garš.
Šeit mēs esam Banānu salā. Pirmā reize banānus, cik gribi. Jā, ļoti daudz banānu. Dažas pils, Kārnaka templi pa labi. Iepazinamies ļoti daudz cilvēkiem. Man ir tagad ap 15 Muhameda draugos. 10 kaut kādi Mahmedi. Un es vispār nevaru jums atcerēties, jo, kad man piezvana, piemēram, man pasaka, čau, es esmu Muhameds, atceries mani. Es nezinu, kāds Muhameds man piezvana. Mahmud arī ir ļoti daudz. Jā, un viņi nezina angļu valodu. Vispār. Šeit mēs esam istabiņā, apartamentos. Lai jums nepatīk tāds dzīves, kad jūs atbraucat, tad ir jāzina tāda informācija par transportu. Viņam nav autobusu pieturas, viņam vispār nav pieturas nekur. Tā kā jāskrien pakaļ autobusu pēdējā ielas iekšā. Vēl ir tāda problēma, ka ir jāpāk uzlīst autobusam uz jumta. Pieturas autobusā nav. Jā. Tas pats arī vilcienē. Vilcienos ir 3 klases. 3. klasē vispār nevar ielīst tikai uz jumta. 2. klasē ir žurgas un tarakanti, kā es tur braukt negribēju. Un 1. klase ir tā kā biznesa klase, tā kā biznesa lidmašīnās, tur ir ļoti labi, jā. Bet cenas ir ļoti zemes. Mēs izbraukājām kaut kur ap 3000 km ar taksi, un mums tas bija 20 lati tikai izmaksājām. Tā kā jā, bet jā, autobus tur 5 centimetri, tā kā no Rīgas līdz Daugavai. Jā. Par ēšanu vispār bija ļoti liels problēmas, jo es biju Ramadānā, un tajā laikā viņi nedrīkstēja ne dzert, ne ēst, tāpēc bija jāatrod kādu restorānu, kas vispār strādā. Veikali strādāja, piemēram, shopping centros no 8 vakarā tikai sāka strādāt un līdz 4 no rīta. Jā. Par finansēm, naudas man pietika 600 eiro, bet bija ļoti daudz ekskursijas, pārtiku, es kaut ko padarēju 100 tikai eiro uz taksiju. 100 eiro arī. Tomēr ļoti grūti sadarboties ar musulmaņiem, jo tiešām, viņiem ir vispār cita pasaule, un viņi ienīst ebrejus. Tā kā, labāk, ja jūs esat no Izraēlas, tad labāk to neteikt viņiem. Jā, komunikācija tur ir gan Vodafone internets ļoti labs, diezgan lēts, jā, paēst var ļoti labi. Par visu šito es samaksāju kaut kur 1 latu. Un tas ir Sarkanās jūras kurortā. Gadās arī tā, ka boilers krīt uz tualeti, un kodoja nav. 3 dienas ir jādzīvo un jāiet kaut kur restorānos. Tikai uz. Jā, tas nepieciešamības. Bet mums, paldies Dievam, visu izmaksāja organizācija, paldies viņiem liels, jo tas izmaksāja 50 latiem. Tajā laikā vēl bija itālietis dušā. Viņš bija ļoti maziņš, un tas boilers godīgi es sēdēju tad istabā, un man likās, ka sākas kaut kāds karš, un jā. Bet kopumā, tā kā praktika ir tikai, tā kā pēc 10 balvu sistēmas sešanīs, jo bija Ramadāna laiks, un tiešām praktikas bija ļoti maz, bet ļoti interesanti gadījumi. Jā, ļoti ātri šuva un griezi, bez koagulantiem, un es vispār nezinu, kā tur izdzīvoju uz tā galva. Bet tiešām teica, ka mirstība ir gandrīz 0%. Jā, jo, kad, piemēram, es redzu, kad iet operācija un pie loga ir tarakāns, kad man paprasīja palīdzēt, baudīt operāciju, tad paturēt kaut ko, un man teica, jāmazgā rokas. Tad es atveru grāmatu, lasīju, ka jāmazgā, man sāka bļaut, ko tu dari, ātrāk steidzies, nomazgāsi. Atpūt ir kolosāla, gaida ir ļoti liela vēsture. Ēdināšana gan nepatika, organizācija bija diezgan laba. Vienīgā problēma, neviens nerunā angliski. Vienīgi arābu valoda, tāpēc bija vieglāk iemācīties arābu valodu, nekā viņus mācīt angļu valodu, jo pateikt, lūdzu man
uz vilcienu stāciju. Nu, nav reāli. Es rādu čuču, man nesaprotu. Man ir vilciens par 10 minūtēm, es nezinu, ko pateikt. Nu jā, paldies par uzmanību.